Labvakar visiem atkal no Kuldīgas puses. Priekšvēlēšanos vai vēlēšanu laiks uzņem apgriezienus. Tūdaļ iesim un izvēlēsimies jaunos domas deputātus. Vajag stipru un efektīvu cilvēku kopumu, kas grib darīt pozitīvas lietas. Tādēļ iknedēļas sarunās starp politiskajām partijām, kurām ir redzējums, ka var arī labāk Kuldīgas novads. Esam šovakar sapulcējušies no jaunās konservatīvās partijas. Ilga Pranča Hartinger. Jauki. No partijas Republika, Jā, sveiki, Eriks Pucens. no Nacionālās apvienības mums ir Labdien, Raimunds Ansons. super. Pēc skatītāju ieteikuma mēs ķeramies nopietnai tēmai klāt, kas mūsu novadā ir aktuāla. Tā ir dzīve, kas notiekās ārpus pilsētas, ārpus Kuldīgas reģiona potenciāls, iespējas. Un šodien mēs mēģināsim koncentrētā veidā pārunāt tās tēmas, ko mums liekas, kas būtu aktuāli, lai cilvēki gribētu un redzētu potenciālu novadam augt un attīstīties ne tikai pilsētas centrā, bet arī pagastos un viensētās. Došu vārdu katram no šī vakara runātājiem, lai pāris teikumos iepazīstina ar sevi. Lūdzu, Ilga, sāc. Jā, vēlreiz labvakar. Es esmu Ilga Pranča Hartinger. Es esmu uzņēmēja, turisma uzņēmēja. Man ir viesmāja Turlavas pagastā. Reāli es esmu lauciniece, 20 gadus garuma jau. Un līdz ar to es saprotu ļoti tieši konkrētas problēmas laukos. Ko es gribētu pateikt vispirms iepriekš, ka mums visiem jāsaprast un visiem politiķiem, ka mums Kuldīgas novada no tiem 28,000 iedzīvotājiem vairāk kā puse ir iedzīvotāju laukos. Tad 10,000 Kuldīgā un gandrīz 18,000 visa pārējā teritorijā. Tas ir ļoti liels iedzīvotāju skaits, un viņus intereses vienkārši palika novārtā gadiem ilgi. Un galvenā problēma ir, protams, ceļi, visādu pakalpojumu pieejamība, protams, sabiedriskais transports, kurš netika organizēts, un ekonomiska attīstība visos laukos, visiem uzņēmējiem ir apgrūtināta. Super. Super. Daudz tēmas, Ērika, iepazīstina ar sevi. Jā, man sauc Eriks Pucens, esmu uzņēmējs gan Kuldīgas novadā, gan arī blakus Dienvidkurzemes novadā, un arī Politiskās partijas Republika valdes priekšsēdētājs. Un arī iepriekšējā saimā strādāju kā saimnes deputāts, un šos jautājumus par ceļiem mēs apskatījām daudzās komisijās, un visu laiku šī nauda ceļiem tiek futbolēta no vienas puses uz otru pusi. Un vienalga, kāda reforma nāk, tie solījumi vienmēr ir tādi grandiozi, tur 200 miljonu ceļiem tiks novirzīti. Beigās tāds čušviens sanāk, tas tāds solījums, es teiktu, komisijā vienmēr ir. Jā, ir kaut kādi darbiņi, kas tiek padarīti, bet līdz galam šie darbi netiek padarīti. Un mēs redzam, man liekas, arī tās aktivitātes, man liekas, novada arī pirms vēlēšanām tā kā sarosās, un tad jau atkal pēc tam tā kā nedaudz noplok viss. Es domāju, ja būtu skaidri jāizstrādā kaut kāds plāns. Plāns ir, es domāju, jāpiesaista no samaksātiem nodokļiem, no nekustamā īpašuma nodokļiem, jo, kā mēs zinām, lauksaimnieki, kur strādā savā novadā, viņiem ir pietiekami garš ceļš jāveic gan ar savām tehnikām, gan vadot bērnus uz skolu pa šiem ceļiem. Un, Super, Ērika, paturpināsim tālāk, ļausim vēl Raimondam ar sevi iepazīstināt. Sveiki vēlreiz visiem. Es esmu Raimunds Ansons, Nacionālās apvienības biedrs, ilgadējs, 4 bērnu tēvs, uzņēmējs, būvinženieris. Šrītdienas tēma par ceļiem, par skolām, par dzīvojumu fondu laukos ir ļoti aktuāla. Es domāju, ka šī tēma ir vajadzīga ne tikai tagad cilāt, bet arī jācilā ir ikdienā. Un šos jautājumus mums vajadzētu pie šiem jautājumiem atgriezties daudz biežāk nekā tikai tagad pie sarunas. Super. Jā, tāds ir
savā ziņā tās tēmas, ko mēs gribam cilāt ikdienā, paskrien dēļ daudz dažādām tā brīža aktualitātēm, bet skaidrs vadmotīvs ir viens. Cilvēks mums vajag, mums novadā vajag daudz vairāk cilvēks, un tad mums ir jādomā visiem kopumā, kā mēs panāksim labākas demografiskās situācijas uzlabošanu un piekļuvi mājokļiem un dzīves iespējām. Esmu Jānis Uzlēns, Kuldīgas novada iedzīvotājs, kurš arī kandidē. Šovakar vairāk centīšos būt moderātors šai sarunai, bet sāksim. Ilgi, tu minēji, tātad jā, mums novadā ir 28,000 iedzīvotāji. Droši vien statistikas datus, ja mēs paņemsim, tad mēs redzēsim, ka vai patiesībā kādu laiku atpakaļ Latvijas televīzija publicēja datus, un mēs redzējām, ka mūsu dzimstības rādītāji nav tie paši sliktākie valsts mērogā, bet nav arī tie labākie. Un skaidrs, viens no lielajiem jautājumiem, ja mēs skatāmies tā ārpus pilsētas vai vispār labas pārvaldības principiem, ir šie ceļi. Otrā tēma ir cilvēkiem vajag kaut kur dzīvot, un tad arī vajag darbu. Un darbu vajag tūmā, tālumā. Un, ja būs labi ceļi, tad arī cilvēki varēs aizbraukt, kā mēs redzam, stundu līdz labai darba vietai. Bet, lai uzņēmējs attīstītos un veicinātu savu potenciālu, viņam vajag vietu, kur dzīvot. Tādēļ ilgi pastāst, tev pieredze strādājot Turlavas pusē, un kā mēs zinām, tavs viesnams atrodas vairāk kā 7 km attālumā. 10 km no šosejas. Jā, šosejas. Un kādas ir 3 mēnešus gadā? Ir labs ceļš, tad kaut kad, ja ir laba ziema, tad ir sasals ceļš, un kā ir pārējā laikā? Jā, pie tam vajadzētu uzreiz pateikt, tad mūsu Latvijas iedzīvotāju viedoklis par ceļiem un, protams, mūsu viesu viedoklis par ceļiem. Ja mēs nodarbojamies pārsvarā ar ārzemniekiem, mūsu viesi nāk no ārzemēm, priekš viņam tādi ceļi ir vispār katastrofā. Tie ir kaut kādā nenopietna stāvoklī, vai tas ir būvdarbi, jo viņi to uzņēma kā avārijas situāciju, kad brauc pie mums viesi. Daži viesi sastopās ar tādu problēmu, kā nomājot mašīnu lidosta Rīgā. Hertz un lielas nomas firmas vispār nedod mašīnu, ja ir mērķis braukt pa grantētiem ceļiem. Tas ir ielikts arī līgumā, tas ir viens nopietns punkts. Ar tādiem nomāta mašīnām nevar braukt pa Latvijas grantētiem ceļiem. Tad nākamais mums bija šogad palielināts skaits viesu no Vācijas, un vairāk viesi principā bija šokēti tik daudz, ka viņi tajā pašā dienā aizbrauca prom un paņēma citu viesnīcu, Kuldīgā vai kaut kur ārpus, kur ir labākie ceļi, jo viņam bija lielas bailes, ka mašīna tika pilnīgi beigta tāda gadījuma. Tātad jūs ceļi tieši ietekmē jūsu uzņēmējdarbību. Darbību un arī attīstību. Jā, attīstības perspektīvu. Ērika, mums novadā pašvaldībai kopējais piedarošais vai pārvaldībā esošais ceļu garums aizsniedzās gandrīz pie 1000 kilometriem. Bet asfaltētais vai cietais segums ir nedaudz mazāk par 300 no tiem. Tad mums ir liels apjoms ar grāmatu ceļiem. Kā tu jūti? Vai mums ir kopējs vienots viedoklis, sistēma, kā mēs pārvaldam ceļus? Nu, es domāju, ka pašvaldība varbūt tās pirms pāris gadiem diezgan veiksmīgi izmantoja lauka atbalsta dienas programmu. Bet tad, kad šī programma beidzās, neviens ceļš tā kārtīgi nemaz nav atjaunots. Es runāju tieši par pagastiem. Bet būtu skaidri jāizstrādā, lai cilvēkiem un lauksaimniekiem un uzņēmējiem, kas strādā pagastos, būtu skaidra vīzija, kā viņu samaksātie nodokļi, gan iedzīvotāju ienākumu nodoklis, gan nekustamā īpašuma nodoklis, ko lauksaimnieki nomaksā diezgan lielu valstu tiesu, arī atgrieztos tomēr pie viņiem atpakaļ. Tāpēc būtu jāizstrādā sadarbībā ar lauksaimniekiem, cik viņi no saviem samaksātajiem nodokļiem varēs ieguldīt pagastu ceļos, kur viņi paši izmanto. Un, protams, arī citreiz lauksaimnieki nodara skādu, nu tad viņi arī, ja redzētu, ka tā nauda atgriežas atpakaļ, viņi būtu daudz motivēti un saprastu daudz vairāk pašvaldību, kā šī naudiņa tiek iztērēta. Protams,
ļoti liela loma būtu, ja katrā pagastā būtu iedzīvotāju padomu, kur kopā ar lauksaimniekiem varētu šo programmu apstiprināt un izstrādāt. Un es teiktu, tas būtu tāds demokrātiski veicinošs process, lai mēs virzītos uz priekšu. Raimond, man novērojumi rāda to, ka mums nav novadā vienotas sistēmas, kādiem ir jāizskatās ceļiem, kādiem ir normatīviem, kādas darbības mums uz ceļiem jādara uzturēšanas viedokļā, ikgadējā, piecgadē. Un tad tas skatījums ir tāds, ka katrs pagastu pārvaldes vadītājs pēc saviem ieskatiem, kā nu saprot, tā nu, skatās uz šīm lietām. Viņš pauž viedokli, vajag tagad braukt grēderēt. Un bieži vien daudzas sievietes, nu, diemžēl, nav tik taktiskas šajos jautājumos, un viņas uzskata, vienīgais līdzeklis ir grēderēšana. Jautājums tev, vai kā tur saredz, vai novadam vadībai būtu jāuzņemās uz sevi šis izstrādāt vienotu sistēmu, kā mēs pārvaldam lauku ceļus, kas ir jādara šodien, ilgtermiņā, piecgadē? Es viennozīmīgi uzskatu, ka būtu pašvaldībai jāuzņemas šī loma par ceļiem, kā tie ceļi tiek apsakoti, kopti un menedžēt finansējums. Kā piemēram, dotā momentā es redzu, ka ir, teiksim, finansējums, kas ir piešķirts takas izbūvēji, nesamērīgi dārgs. Un šo naudu varēja pareizāk akumulējot, iegūt vēl naudu papildus, ko izbūvēt kaut kādas ceļus vai kaut kādas, nu, teiksim, veikt kaut kādas remontdarbus ceļos. Un tā, Ērika, es tikai gribēju piebilst nedaudz arī, nu, mums būtu jābūt kaut kādam vienotam izstrādātam plānam, kaut vai to pašu ceļu nomaļu noņemšanu. Nu, nav jau jēgas vairs bērt tikai virsū šo materiālu, ja mēs nesakārtojam notecis, apaugumu noņemšanu. Tas tiek darīts patreiz tas tiek darīts ļoti gausi. Es teiktu, tas būtu jāizstrādā 4 gadus plāns, kad tas tiek izdarīts, un pēc tam mēs varam sākt atgriezties pie ceļu virsmas atjaunošanas. Jā, un stiprības uzlabošanas, jo daudz uzņēmēji, labi, turismā varbūt vairāk tās ir vielās mašīnas, bet lauksaimnieki mums arī ir novadā ļoti aktuāli, un meža saimniecībā tas ir īpaši svarīgi, un bieži vien mēs saskaramies tikko ir pavasara šļūdoņu vai rudens lietavas, tā parādās zīmes, lauksaimnieki, kas tur apsaimnieko ikdienā fermas, drīkst braukt uz savu smago transporta līdzekļiem, bet meža saimniecības uzņēmumu nedrīkst, un tur ir arī šo ceļu nespējas problēmas, un tādēļ būtu jādomā par jautājumu, ja mēs gribam attīstīt uzņēmumus ārpus novada centru, un bieži vien šīs lauksaimniecības uzņēmumi neatrodas pie asfaltēta ceļu malā. Kāds ir jūsu viedoklis, vai būtu nākotnē jārunā par ceļu stiprināšanu, un varbūt kad mēs varētu vispār ekonomiski un kā novads runāt par to, ka mums ir varbūt jādomā, kā mēs varam šos ceļus nākamajos 20 gados pamazām asfaltēt, lai mums pēc 20 gadiem nebūtu attiecība 30/70, bet varbūt 50/50 asfalta par Grand Sagumu. Kurš grib izteikties? Es gribu varbūt nedaudz vēl paplašināt šo tēmu. Ja visu laiku man liekas, ka politiķi redzēja laukus vai tiešām piedāvāja to redzējumu, kā stereotipu, lauki ir maz apdzīvoti, līdz ar to lauki nav svarīgi. Tam vajadzētu mums visiem saprast vienu lietu, ka lauki ir mūsu liela ražošana. Pilsētās ir pārsvarā patērētāji, un laukos notiek lauksaimniecība, mežsaimniecība, turisms. Mēs īstenībā visi esam uzņēmēji laukos. Arī mazi, nelieli lauksaimnieki ir arī tie uzņēmēji. Un tāds līdzsvars viņiem nav līdz šodien tik atrāsts priekš tam. Tā ekonomiska attīstība, tas ir diezgan dīvaini runājot pastāvīgi par to, ka mums tā vajadzētu. Tā paša laika tik likti aizliegumi braukt pa lauku ceļiem pavasarī, rudenī, ziemas laikā. Un
tikai argumentēts ar to, ka mums vajag viņu turēt labā stāvoklī, lai viņu nesabojāt vairāk. Bet tas nozīmē ekonomikas attīstības bremzēšanā. Jā, mežsaimniecībā ar lielu mašīnām nevar braukt pa tiem ceļiem, vai autobusi ar turistiem ziemas laika, kas būtu ļoti, ļoti labi man kā uzņēmējiem, kuri varētu nodarboties arī ziemas laikā ar turismu. Ir pilnīgi neiespējams. Un tā ir viena lietiņa, kuru jau likt uz galda, kā pilnīgi viedokļu maiņa. Storiet tipu nolikšanu uz malu. Jo pilsētas vienmēr būs vairāk apdzīvotas nekā lauki, un tāda situācija ir arī ārzemes. Bet ārzemes laukos ir salabota infrastruktūra, jo viss funkcionē arī laukos, un tam jābūt. Un šī starpība paliks uz mūžīgi, un mums par to vairs nevajag runāt. Es gribētu uzsvērt, ka šajā jautājumā gan pašvaldībai, gan valstī būtu jāmaina savas šīs prioritātes un jānosaka, ka ne tikai reformās ceļi ir valsts galvenā tāda stratēģija, bet kad mēs virzamies uz to. Es pats jau ilgāku laiku cīnos par vienu ceļu, kuru jau 2 reformas atpakaļ solīja nosfaltēt. Tas ir Kuldīgas basceļš. Es kopā pirms kādu laiku, vairāk kā pirms pusgada. Es atvainojos, ka iejaukšos, bet skatītāji visi to labi zina. 20 gadus mēs gudiniekiem un basiem solam asfaltu. Bet kā netiekam, man liekas, lielākais mēs esam 3-4 km aiz Priedainas tikuši ar dubultos saimnieku. Es gribu paturpināt vienkārši, mēs esam savākuši šos parakstus, un es biju iesniedzis viņas saimā, gan satiksmes ministrijai, kur Briškankungs viņu saņēma, un gan arī varam ministrijai, kur Kuldīgas novada priekšsēdētāja Inga Bērziņa arī saņēma šo vēstuli, jo visu laiku, kāpēc arī viņai adresē, jo varam ministrija ir tā, kas var lemt par šiem jautājumiem. Un ļoti interesanti, kad mēs, kamēr domas priekšsēdētāja bija Inga Bērziņa, viņa saka, ka viņa neko nespēja darīt, jo tas jau ir valsts līmenī jālemj. Un tad, kad interesanti, kad šis jautājums nonāk pie viņas, tiek šī vēstule pāradresēta no visām ministrijām, viņa tiek pāradresēta uz Tautsaimniecības komisiju. Un es pavisam drīz sagatavošu šo video, kā man tur iet. Un Tautsaimniecības komisijā ir interesanti, ka es zvanu, tagad prasu, kad mums skatīsies šo iniciatīvu, jo man no Nacionālās apvienības godātais Jānis Vitenbergs atbildēja, ka šī iniciatīva ir saņemta. Un es Tautsaimniecības komisijai prasu, un kad mēs tad skatīsimies, jo man cilvēki prasa, un viņi man pasaka, mēs nevaram atrast. Mums nav tāds dokuments. Un es vienkārši sāku domāt, kāds var būt. Mēs aizrakstam saimai norāda, ka viņi ir pārsūtīts un nonācis komisijā. Un tas parāda, ka visas šīs iniciatīvas pilsoniskās, kuras tiek kaut ko darīts, viņas vienkārši pazūd tajā mudžeklī. Paslaucītas zem. Jā, un vienkārši es nevaru likties mierā, jo tas ir viens no maniem tādiem nepadarītiem darbiem, jo vairāk kā 300 cilvēku parakstījās, un arī tur ir mans vārds un uzvārds, un es jūtos nedaudz vainīgs, ka es vēl neesmu pabeidzis to darbiņu. Bet, kā es teicu, tam dēļ mums ir jāiet uz vēlēšanām, mums ir jāpiedalās procesos, lai sasniegtu kaut kādu rezultātu. Tā kā pavisam drīz būs šis video arī par šo iniciatīvu, un es domāju, valsts jāmēģina. Raimond, daudziem Kuldīgas novada iedzīvotājiem likās jaunā vienotība, iepriekšējās vēlēšanas, saimnes vēlēšanās nostrādāja ļoti labi. Mēs zinām, ka jaunās vienotības satelīta partija vada Kuldīgu jau vairāk kā 15 gadus. Ilgadējā novada vadītāja Inga Bērziņa nokļuva vēlēšanu sarakstos jaunās vienotības un šobrīd ieņem jau 2 gadus reģionālās attīstības ministriju. Un bija jāsaka tā sajūta, Kuldīga būs labi, kur visas vadošās ministrijas būs tas potenciāls un sakārtos tos ilgstāvošos jautājumus. Bet kādas ir sajūtas? Vai mums iet, vai mums izdodās? Vai mēs kaut ko mākam izsist? Ir skumīgi. Nav. Īstenībā ir tā, ka mums ir vadoši cilvēku vadošās ministrijās, bet man liekas, ka tas, nejūt, principā neko nejūtam. Šeit Kuldīgā
vismaz es personīgi, gribās teikt, ka es nejūtu to atbalstu no ministrijas puses. Jā, un ne tikai Inga Bērziņa, bet tur ir visi trīs vadošie darbinieki ir no Kuldīgas aizgājuši. Inga ir paņēmusi sev līdzi, bet tāda. Bet tajā pašā laikā šobrīd divas no viņām dāmas kandidē vēlēšanās un saka, ka dzīve uzlabos. Bet tajā pašā laikā mēs skatāmies 2 gadu laikā tādu pienesumu nevienā jautājumā, kas mums ir problemātisks, īsti neredzam. Es neredzu arī to samēru tajā momentā, kad šīs dāmas tiek pietiekoši labi pelni saimā, un viņas tagad nāks uz Kuldīgu pa mazāku algu. Man liekas, ka tas nav samērīgi, un tas nav atbilstoši tam. Jā, pilsētā jau joko par to, vai viņas ņems bezalgas atvaļinājumu, kad nāks uz novadu pārstāvēt, jo viņas centīsies droši vien savienot savus darbus, jo standarta deputāts Kuldīgā saņem pāris eiro, un dāmas saņem krietni lielāku skaitli. Tad būtu jautājums, vai viņš ņems bezalgas atvaļinājumu vai parasto atvaļinājumu tajās dienās, kad brauc pildīt savu pilsētu. Jā, tas būtu labs jautājums. Dāmas, ja jūs varat lūdzu savos TikTok video atbildēt, kāds tad jūs redzējums par darbu apvienošanu ievēlēšanas gadījumā. Labi, pārējiem pie nākamās tēmas. Vai cilvēki grib dzīvot laukos? Ātrais jautājums. Ātrais jautājums. Es varu pateikt, ko es novēroju. Tad mana apkārtnē neviena no saimniecībām nekur nav pazudusi. Dzīvo joprojām visi tie paši cilvēki, kā ir. Nemirst tie lauki. Tas otrs ir tendence, un tie ir jaunie cilvēki. Tiešām tas sakas pandēmijas laikā. Sāka meklēt īpašumus laukos, lai uzlabotu arī savu dzīves kvalitāti. Principā laukiem ir potenciāls arī izaugt, bet, protams, bez ceļa mēs neaiziesim tālāk. Labi. Es domāju, ka cilvēki grib dzīvot laukos. Pats svarīgākais, man liekas, ir šīs skolas pieejamība, un ja mums lauku teritorijās būs šīs mazās lauku skolas, cilvēki tur dzīvos, un viņi veidos tādu ilgtermiņu vīziju, lai tur arī uzturētos. Un tad var veidoties mazās saimniecības, vidējās, un pēc tam var tas arī lielās saimniecības. Bez skolām mums vispār, ja nav skolas, tad mums viss tur lauku izmirst. Ja nav jaunās ģimenes, tur nebrauks, nedzīvos. Jā, pozitīvā ziņa ir tā, ka tā tendence ir mainījusies, un šie cilvēki, kas Covid laikā izrādīja iniciatīvu un principā Kuldīgā un visā Latvijā jau lauku viensētas tika izķerts, kas bija kaut cik labā stāvoklī palikuši pēc iepriekšējām reformām. Nav, viņas vienkārši nav. Un viņas fiziski nav, un tagad jau mēs skatāmies, ka diezgan sabrukušas mājvietas tiek atdzīvinātas un cilvēki labprāt. Un parunājot ar šiem cilvēkiem, kas ir pārcēlušies pēdējos 5 gados uz Kuldīgas pusi, viņi saka, Rīgā pārbraukt no viena tilta puses uz otru ir 50 minūtes, te 20 km aizbraukt nav jau tik traki. Bet, protams, ja attālums 20 km līdz skolai varētu būt mazliet par traku, bet, svarīgākais jautājums mums ir nenolikvidēt tās skolas, kas ir. Vai ne? Censties viņas tā kā strukturizēt, jo ja mēs visi bērnus gribētu dabūt Kuldīgā, mums tāpat nav, kur viņus likt. Ļoti zīmīgi bija arī šis jautājums Kurzemniekā, kur mums tieši paprasīja šo balsojumu, un lielākā daļa partijas norādīja tieši un skaidri, kad viņi ir par mazām lauku skolām, bet mēs redzējām, kad patreizējā varas partija Kuldīgas novadam, mēs vērtēsim, mēs skatīsim, mēs domāsim šo situāciju. Es domāju, ka jaunām ģimenēm ir skaidri vajadzīgi šis vēstījums, skolā būs vai nebūs. Jo, ja mēs nepasakām skaidru šo vēstījumu, šeit 4 gadus būs skola, tad jau tagad jaunās ģimenes skatās, mums varbūt jāpārceļās ir uz Aizputi, varbūt mums jāpārceļās ir uz citu pilsētu. Viņas uzreiz skatās, kā viņi veidos savu dzīvi. Tā kā mums, kā domas vadībai, jābūt skaidram vēstījumam, lai jaunās ģimenes saņem šo atbildi. Nacionāla apvienība piedalījās 2 no domas rīkotajām sēdēm par šo skolu slēgšanu vai atstāšanu. Protams, ka mēs vienmēr esam iestājušies par skolu saglabāšanu un atrast finansējumu. Es domāju, ka ir iespējams. Arī tad mēs iestājāmies un pēc būtības presē nekur netika parādīts, ka mēs iestājāmies par to, ka to zina varbūt tās tie, kas piedalījās sēdē, bet plašā publika to nezina. Nacionāla apvienība
piedalījās šīs sēdēs, un mēs iestājāmies par to, ka šīm skolām ir jābūt. Un es arī uzskatu, ka ne tikai tad, bet arī turpmāk ir jābūt šīm lauku skolām. Ja arī tie bērni ir kaut kas mazāk, tad varbūt tās, ka mēs varam piedomāt pie tā, ka dabūt varbūt tās no kāda cita pagasta klāt bērns, lai tie bērni būtu un skolas būtu un varētu attīstīties, jaunas ģimenes dzīvot un varētu attīstīties šīs nomaļākās vietas. Super. Cilvēkiem vajag darbu. Un bieži vien tad ir tas mīts, ka laukos jau nav darbs un nav labi atmaksāts darbs. Bet šis pats Covid parādīja, ka šī attālinātā nodarbinātība ir iespējama. Es jau iepriekšējā reizē minēju, ka cilvēki atrod labas darba iespējas, un viņi strādā par starptautiskos uzņēmumus, dzīvojot laukos, un viņu ienākumi ir gan labi. Un viņu tas redzējums ir arī to, ka, vai prasības varētu tā teikt, kad vajag arī labu līmeni tajā pašās skolās. Un kāds ir jūsu redzējums? Vai mums nebūtu jānodrošina jaunas tendences izglītības iespējās bērniem, domājot par viens ir tātad šīs te pamatvaidzības, bet otrs tas, ko mēs blakus varam nodrošināt. Jo, varbūt mums ir jāmainās. Darbmācībā, protams, ir svarīgi, ka zēna māk rīkoties ar zāģi, rokas zāģi, bet arī varbūt būtu jāpāriet pie sarežģītākām lietām, pie lodēšanas, elektronikas schēmu būvēšanas, un lai varbūt jau lielākās klasēs viņi spēja dronus būvēt un mācīties par tādām lietām. Vai mums, kā novadam, būtu jāiegulda līdzekļi modernās tehnoloģiju nodrošināšanās skolā? Ja, es uzskatu, ka nodam ļoti aktīvi būtu jāstrādā ar profesionālo skolu, kas ir Kuldīgā ļoti spēcīgi, ļoti jauns Tehnikums. Jā, tehnikums, jā, un ļoti jauns, skaists telps. Es pats esmu paveicis šo skolu. No tā laika līdz šim skola ir ļoti izaugusi, un, protams, viņiem strādājot pie savām programmām, būtu jāizvērtē un jāņem vērā attiecīgās tendences, kas notiek pasaulē. Mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram domāt tikai par pavāriem, par skaistumu kopšanu, kas arī ir vajadzīgas lietas, bet mums ir jāskatās tehniskas lietas, ko jaunieši, ko zēni var nākt un apgūt un pierādīt pēc tam sevi arī plašākā mērogā. Es domāju, ka pašvaldībai ļoti aktīvi ir jāiesaistās, lai šīs samērība būtu starp kaut kādām pamatvaidzībām, kas mums ir uzreiz vajadzīgas, bet arī, lai būtu izaugsmes iespējas šiem jauniešiem, kas pabeidz šo skolu. Raimond, Nacionālā apvienība vairākus gadus vadīja aizsardzības ministriju. Un tātad mēs zinām, mums aizsardzība numur viens tēma šobrīd saistībā ar militāro konfliktu Ukrainā, kur nepamatot Krievija ir iebrukusi. Izglītība. Iestādes šīs dienas bērni, kas mācās pirmajās klasēs pēc 15 gadiem, kad viņi ir absolvējuši, viņi nākamie pieaugušie. Mums vajag militārās potenciāli celt gan sabiedrībā, gan tā tālāk. Vai šāds, piemēram, tehnoloģiskais izrāviens, ja mums bērni būs skolā apgūši vai redzējuši, vismaz saskārušies ar robotiem, droniem un tādām lietām, vai tas nav potenciāls militārajai industrijai un jomai, ka mēs varam attīstīt, bruņoties, padarīt mūsu sabiedrību spējīgāku, jo mēs esam maza sabiedrība un visiem ir jāiesaistās. Es domāju, ka ne tikai militārajai jomai, es domāju, ka vispārēji tas būs iegūms sabiedrībai kā tādai, jo bērniem daudzveidīgāk, teiksim, tā pieredze un kaut kādas iemaņas ir, jo labāk, es domāju, ka tas viennozīmīgi. Protams, ka jāskatās, kā tas viss iet kopā finansiāli, lai nav tā, ka uz šīm nodarbībām atnāk 2 cilvēki un viens pasniedzējs, ja? Bet ja tas viss iet finansiāli un arī tie bērni daudzums, tad viennozīmīgi tas ir vajadzīgs, vai to attīstīt. Bet vajag arī varbūt mainīt skatījumu uz visu to. Ļoti labs piemērs ir Somija. Somija ir arī neliela valsts ar nelielu iedzīvotāju skaitli. Salīdzinoši ar Latviju varētu būt apmēram tas pats. Un tā militāra izglītība viņam ir kā pamats skola no pirmās klases, viņi aug kā patrioti un neuzskatā tas par kaut ko parspīlētu. Tas nāk pilnīgi
dabiski un tāda vēlme arī kādu dienu aizstāvēt varbūt valstī, un tur piedalās arī meitenes pēc tam pēc skolas pabeigšanas, ir pilnīgi normāla dabiska attieksme priekš šīs tēmas. Varbūt mums ir tāda padomju laika daudz kā savojai priekšstati par vispār aizsardzības jomu un kas nozīmē armija, kas nozīmē piedalīties tajā, ja tā varētu būt pacelta uz citu līmeni. Jā, jo lauku ceļi, vispār ceļi, jebkurā pasaules vēstures daļā mēs skatāmies, ir ļoti bijuši svarīgi arī militārajām spējām valsts aizsardzībā. Tāpat arī izglītot un spējīgi cilvēki. Es pats pamatskolas laikā gāju jaunsargos, un tajā laikā vēl bija iespēja jaunsargiem apmācības ar kaujas ieročiem, un tā bija tiešām tāda liela privilēģija. 11 gados, ka tev ļauj mācīties dažādas sakaru iespējas un tādas tehnoloģijas, un pēc tam tu dodies ikgadējās apmācībās uz mežu un dzīvo. Jāsaka, tas sagatavotības līmenis priekš tiem jauniešiem, 11 gadniekiem, ko mums nodrošināja tajā brīdī, bija labs. Tad, protams, nāca pārāvums. Un tad jautājums, vai mums kā novada vadība var iekāpt mašīnā, sazināties ar aizsardzības ministriju un doties ar savu redzējumu un paust viedokli to. Jo mēs redzam, ka mēs ļoti lielus līdzekļus ieguldīsim aizsardzībā nākotnē, bet varbūt daļu no šiem līdzekļiem nav aktīvajās sistēmās jāiegulda, kas tagad to darīs, bet arī jāiegulda šajās zināšanās. Un šīs zināšanas ne tikai pārnesot uz zemesardzi un armiju, bet jau mēģinot integrēt skolas izglītībā, jo, man liekas, gāja arī runa kādu laiku atpakaļ par šo aizsardzības mācības attīstību skolās. Vai jūsu viedoklis? Es vairāk gribētu par tādu informatīvo telpu, aprunājoties ar vienaudžiem, ar pensionāriem un ar bērniem. Ko viņi tieši darītu, ja šodien vai rīt vai parīt pienāktu šī X stunda. Un lielākoties daudz bērnu bija tā, ka viņi saka, kad viņi zvanīs mammai vai zvanīs tētim, bet principā bērni nebija informēti, kad nebūs šie sakari vai nevarēs tā sazvanīt. Tad mēs redzam, ka bērni tādā lielā vēstījumā nemaz nav apziņot, kas viņiem būtu jādara, kur viņiem būtu jāiet. Jo tas ir varbūt tās nepadarītais darbs, ir izdalīti bukleti, ir izdarīts kaut kādas lietas, bet bērniem zemapziņā viņiem tas nav nosēdies. Varbūt viņiem kādu stundu tas ir stāstīts, bet tas nav zemapziņā viņiem nosēdies. Tas pats ir ar pensionāriem. Pensionāri saka, jā, sēdēsim mājās un gaidīsim, kas tālāk notiksies. Un mēs kaut vai nedaudz aktīvāki cilvēki, kas pārvietojas, un mēs pa pilsētu esam redzējuši, kad ir šīs kaut kādas bumbu patvērtņu vietas, bet, iedziļinoties ar šo ziņojumu, pilnīgi skaidrs, ka Kuldīgas novadā šīs lietas nav sakārtotas. Viņi saka, ka kārtos, jā, bet, paskatoties, kā tas, ja karš atnāk, tad man liekas, tikai sāk domāt par to. Tās lietas būtu steidzīgāk un ātrāk jāsakārto, jo mums piemērs no Ukrainas visvairāk māca. Mums vairāk jāņem piemērs no Ukrainas. Ļoti lielisks, man liekas, mērs ir Egils Helmans, kas tieši brauc uz Ukrainu. Viņš skatās pieredzi, mācās no tās un to nes uz atpakaļ uz savu pilsētu. Man liekas, ka mēs, dēļ tā, ka mēs esam Kurzemē, jā, mēs esam drošā vietā, šeit tik ātri kā darbi nevar notikt, bet mēs tā lēnām tikai risinām, bet neejam uz priekšu. Es domāju, ka tas būtu pirmais, kas būtu jādara uzreiz, jāsaprot, kāds ir šis civilās aizsardzības plāns un jāvirzās lieliem soļiem uz priekšu. Ilga, tu dzīvo laukos, lauku viensā, tā tad, nedod Dievs, ir X stunda. Kāds ir tavs plāns? Ko tu dari? Jā, varbūt mēs esam tad vienīgie lielie apkārtne, kuriem ir pagrabs. Tas saucams, kas varētu būt, funkcionēt arī kā bunkurs, kā patvērtnē. Bet īstenībā laukos cilvēki ir pilnīgi izmesti. Jā,
tur nav nekas sakārtots, un nekas cits arī nav piedāvāts. Arī informācijas par to, kas notiktu, ko darīt situācijā. Jā. Nu, visticamāk, jau ka bumbas aktīvi lauku teritorijā, ja nav militārie objekti vai kaut kādi infrastruktūras objekti, neviens nemēs. Bet vai tu esi aizdomājusies par to, ka varbūt tavs viesunājums ir pietiekami liels un tur būtu jāierīko kaut kādas pārtveršanas punkts, apgādes punkts, kur varētu varbūt sākt gatavot ēst, tev iespējams ir lielāka virtuve, kur varbūt var sākt kaut kādai grupai gatavot ēdienu. Jo cilvēku grupas nāk, un tādu jautājumu mums, man liekas, ir ikdienā pietiekami daudz. Bet, lai mēs neaizietu galībās no šīs dienas tēmām par laukiem, tad parunājam par mājokļiem. Skaidrs, ka mēs izrunājām tēmu par viensētām, ka viensētas tiek izķerts diezgan karsti pierādziņi, bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka padomu laikos mēs sabūvējām pagastos labas līvānu mājas, kas bija ērtas dzīvošanai, 2-3 bērnu ģimenēs. Un, jāsaka, viņas ir labā stāvoklī, bet viņš šobrīd maksā novada teritorijā no 40 līdz 70 tūkstoši vidēji kādā kvalitātē un lokācijā. Tā nav tāda summa, ko cilvēks var sakrāt. Tādā pārskatāmā laika periodā. Līdz ar to iegādāties šādu īpašumu ir problemātiski. Bankas, kā mēs zinām, īsti nekreditē pagastos. Kāds ir jūsu redzējums? Ko darīt, lai šādu labu īpašumu potenciāli, kur varētu nākt jaunas ģimenes iegādāties un varētu dzīvot pagastos, ko darīt, lai ekonomika neapstātos, jo šīs mājas, ja iepriekšējiem īpašniekiem nevajag, būtu iespējams nodot jaunām ģimenēm? Es droši, jā. Pirmkārt, sāksim ar pilsētu, un tad pāriesim uz laukiem. Tad es esmu bijis uz lielu daļu teritorijas plānojumu sēdēm, un pilsētas attīstītājs skatās no pašvaldības viedokļa, kur mēs ko un kā darīsim. Ļoti zīmīgi bija tas, kad es neredzēju skaidru redzējumu no domas vadības vai no kapitāla sabiedrībām, kad šajās teritorijās, kas nav apdzīvots, būs komunikācijas, kad tur būs kanalizācija, ūdens un kad tur būs ceļš. Viņi plāno lietas, bet nepasaka, kad tur būs reāli kaut kādas komunikācijas. Pilnīgi skaidrs, ka Kuldīga ir ļoti tagad ekonomiski aktīva. Un mēs redzam, cik maksā zemes cenas Kuldīgā. Jā, tas maksā daudz, bet es iešu pagastiem. Cilvēkiem interesē, kā pagastos nopirkt māju remontēt. Un Kuldīgas teritorija būtu jāpalielina. Atgriežoties pie pagastiem, arī pagastos pašvaldībā ir pietiekami liels zemes gabals, kas es uzskatu, ka būtu jāsadala abos gabalos un jādod uz izsoli, lai iedzīvotāji varētu iegādāties šos gabalus un sākt būvēt šīs mājas, jo ļoti daudz lauku cilvēki ir paši spējīgi arī piedalīties būvniecības procesos un lēni garu uzbūvēt. Protams, pašvaldībai būtu jāizstrādā atbalsta mehānismu, lai nedaudz pamudinātu šos cilvēkus šo darbību veikt, tad arī šīs pašas komunikācijas, un arī pašvaldībai, protams, būtu jāstrādā ar bankām, lai palīdzētu gan šīm pirmām iemaksām vai mehānismiem, lai iedzīvotāji varētu iegādāties. Raimond, es varbūt piekritīšu Ērikam, kad īstenībā, pašvaldība, tas ir tas, ko viņi var izdarīt, tas ir pievilkt tās komunikācijas, tie ir atkal tie paši ceļi, elektrība, ūdensvads un kanalizācija laukos nebūs, diemžēl. Bet kādas būtu iespējas, piemēram, ģimenēm ar bērniem nākt pretī un pašvaldību šo zemi ar kaut kādām atlaidēm ļaut iegādāties? Iespējams, ka daudz bērnu ģimenēm tas būtu tikai pluss, kad būtu dot kaut kāds atlaides zemes iegādēji. To varētu tā kā arī veidot kā politiku, kad ārpus, piemēram, pilsētām pagastos mēs izdalām šādus īpašumus un nāk ģimenes ar bērniem piesakās. Tas neizdalām, bet tā kā samazināt to nodokļu maksu. Es gribētu vēl nedaudz atgriezties no sākuma, kur mēs sākam runāt par Kuldīgas novadu un Kuldīgu. Es domāju, ka Kuldīgas pašvaldībai tagad ir ļoti lielas iespējas darīt vairāk
priekš laukiem, jo Kuldīga dabūja UNESCO statusu, un tas ir, no manas skatījumā, kā turisma uzņēmēja un arī gīds Kuldīga, ko es redzu, ir viena tāda lieta. Kuldīga var pievilināt ļoti lielu skaitu ārzemju turistu, kuri gribētu palikt ilgāk Kuldīgas novadā. Kuldīga paša kā pilsētiņa ir interesanta, bet pamaza. Viena diena ir parasta vai viena pusdiena ir pietiekama, lai visu apskatītu. Parasti visi viesi ir ieinteresēti pabraukt pa apkārtni, un tas ir mūsu Kuldīgas novads. Tā ir tā otra daļa. Tie ir 3 dienas, kuras būtu minimālais laiks, lai uzturēties Kuldīgā, lai apskatītu arī Kuldīgas novada laukus, Jūrkalnē, braukt uz jūru, jo tas ir viss mūsu dabā. Un runājot par turistiem, par ārzemju turistiem, galvenais un galamērķis viņam ir Latvijas neskarta dabā, ne tik daudz pilsētas ar senu arhitektūru vai vēsturiskas ēkas. Pirmkārt ir lauki. Tie ir mūsu lauki, un tas ir mūsu zelts, tas ir mūsu liels potenciāls. Un līdz ar to Kuldīgas pašvaldības jāpaņem uz tālākiem gadiem, tiešām strādāt pie Kuldīgas novadas ceļu attīstības, lai arī viesi varētu droši braukt, ne tikai mūsu iedzīvotāji. Tas ir principā naktu pa labu tikai un vienīgi visiem tādā gadījumā. Super. Kā mēs redzam, akadēmiskā stunda paiet pietiekami ātri, un skatītāji, lai jums nodrošinātu pārskatām video, protams, mēs varētu runāt vēl un vēl. Mēs tiksimies arī kādu citu vakaru un ierunāsim, paturpināsim šīs tēmas un atvērsim jaunas vaļā, jo Kuldīgas novads ir labs novads, un šeit iedzīvotāji grib dzīvot, un mums ir jādara viss tiem, kas tiks ievēlēti jaunajā domē, ir jāstrādā efektīvi, nedomājot tikai par pilsētas vajadzībām, bet par visu novadu, jo novada lielākā iedzīvotāja daļa dzīvo ārpus pilsētas, un tā tad ir jādomā par aktīviem jautājumiem un viņu iesaistību. Tādēļ katram no šī vakara dalībniekiem ļaušu izteikt noslēdzošos vārdus, atvadīties līdz nākamajai reizei. Raimond. Paldies par uzaicinājumu. Cerams, ka būsim esošajā sasaukumā nākošajā un sadarbība. Paldies! Jā, nu, ko es gribu aicināt iedzīvotājus iet un izvēlēties vēlēšanās savu sarakstu, un tas ir ļoti svarīgi, jo katra balss tomēr atnes kaut kādu pienesumu. Un lai nebūtu tā, ka mēs jau neko nevaram mainīt, jā, jūs tieši varat mainīt, ejiet uz vēlēšanām, izdariet izvēli, un tad tikai kaut kas var mainīties. Jā, arī no manas puses liels paldies par šo aicinājumu šodien, šo diskusiju. Un es gribu pateikt, jā, izmaiņas varētu notikt mūsu Kuldīgas pašvaldības doma tikai tad, kad mums nāk arī jauni cilvēki ar jaunām idejām. Jā. Jā, pārmaiņas ir laba lieta, un rotācija arī, kas pa ilgi tas bieži vien par skādu padomājam, esam kritiski. Varbūt ir iespējas mūsu novadā kaut ko mainīt, un 7. jūnijas nav tālu. Tiekamies citu vakaru.